pamazām mēs virzāmies uz paradigmas maiņu, uz domas maiņu. Mūsu īpašumā esošā zeme, kurā vienalga kā dzīvot mežs, pļava, tas nav tā, ka mēs varam pilnīgi jebko ar to darīt. Tur ir ierobežojumi. Ja vairs tas nav kā man zemes īpašniekam izdevīgi, protams, man laicīgi jāredz ir valsts virziens, tā politikas virziens, bet es no tā varu atbrīvoties to pārdodot un veikt savu uzņēmējdarbību. Nē, tas nav smieklīgi citur. Es vēlreiz uzsveru, kurš tad tas pircējs nāks un šito gribēs pirkt? Nē. No kurienes viņš tāds uzradīsies? Tas, ka šobrīd, cilvēkiem ir dažādas motivācijas, un tas, ka ir ierobežojumi ir dažādi, nevienmēr tie izslēdz to, ka vispār nekāda saimnieciskā darbība nav iespējama. Tad bija šis zaļais sapnis. Tur nav zaļais sapnis, tas ir ļoti būtisks aspekts, jo patiesībā, ja mēs paliksim šādā diskusijas rakursā, kas ir tikai šis pragmatiskais, ko šobrīd tas man maksā, un neskatīsimies to ieguldījumu nākamā 5 gadē un 10 gadē, faktiski mēs neko nevarēsim, ļoti daudz, ko mēs nevarēsim izdarīt. Daudz, kur piekrīt, bet daudz, kuras vienkārši detaļās ejot, tad viss ir pavisam savādāk dzīvē. Jo, tas, ja es varētu zināt, ka man, šai konkrētā vietā būtu tas aprobežojums, bet zināt nozīmē jau vairākus gadus iepriekš. Vēl nav, bet es jau zinu, kaut kur rādās. Tad jau es varētu tur meklēt, pārdot, es nezinu, kaut ko tur izdarīt ar to. Bet, ja es to uzzinu tagad, man atnāk tā vēstule, kā arī fiziski tas notiek dabā. Tieši tā, kurš pirks? Cik būs cilvēku, kurš vēlēsies nopirkt zemi ar aprobežojumiem? Jā, es piekrītu, ka aprobežojumi ir dažādās pakāpēs. Tāpēc arī kompensācija apmēri ir dažādi. Bet, kompensācijās ar to naudas apjomu, man liekas, tur budžetu vispār nevajadzētu pieskarties tādam jautājumam. Tas kompensācija apmērs ir Rail Baltica.